Vienkārši. Tā. Tas man uztrauc. Tas, protams, jā, viss kārtībā. Droši uz lapiņas. Un tad stājies uz lapiņas un kāpēc tieši tu? Labdien, mani sauc Iranda Pavlovska. Mana dzimtā valoda nav ne krievu valoda, ne latviešu valoda, bet es pārvaldu abās valodās perfekti, gan rakstiski, gan mutiski, latviski un krieviski. Man nav tādas priekšrocības, teiksim, ka kaut kāds darbs pirms tam, man nebija darba pirms tam, bet es ļoti vēlos strādāt jūsu koledžā. Es arī šeit mācos tālmācības nodaļā, un es ļoti uztraucos, bet es ļoti vēlos strādāt šajā koledžā, jo es ļoti ātri mācos, esmu komunikabla, draudzīga, atsaucīga un vienmēr laipna, vienmēr ar smaidu. Tas ir tieši tas, ko es tieši vēlos, lai strādātu jūsu koledžā. Paldies! Ja tev nav krievu valoda, dzimtā valoda, varbūt arī var krieviski, vai tev kā brīvi? Bišķīt krievu valodā tad arī, jā? Мой родной язык не русский и не латышский, но я умею и писать, и разговаривать и как на русском, так и на латышском языке. Для меня это не проблема. Я считаю, что мое преимущество это то, что я умею говорить на том и на том языке, общаться с людьми. И я умею разговаривать с людьми даже тогда, когда они в стрессовой ситуации, когда у них возникают какие-то вопросы. Я всегда стараюсь помочь людям и очень дружный и коммуникабельный человек. Буду рада, если вы меня примите к себе на работу. Буду очень рада с вами сотрудничать. Спасибо.